Daugavpils tā ir pilsēta ar māju sajūtu. Tā par savu pilsētu saka paši daugavpilieši. Tā ir pilsēta, kas sargā savus iedzīvotājus un ar plašu sirdi sagaida ikvienu, kura ceļš ved uz Daugavpili. Daugavpils savu mīļošās pilsētas seju ir ieguvusi pateicoties tās iedzīvotājiem, kas nesautīgi rūpējas par savas pilsētas izaugsmi. Tuvojoties lielās talkas dienai, ikatram atkal ir iespēja parādīt savu mīlestību savai pilsētai un ļaut tai uzziedēt vēl skaistākai. Daugavpilī talka notiek jau principā vairākus gadus. Tas mums nav ne pārsteigums, nekāds izbrīns. Principā mēs sāksim, komunālās saimniecības pārvalde sāks no 7. aprīļa sākt pieņemt pieteikumus dalībai lielajā talkai. Principā pieteikumus mēs arī personīgi iznēsāsim visām Daugavpils pilsētas skolām, arī kapitāla sabiedrībām. Būs informācija gan vietējā televīzijā, gan arī Daugavpils oficiālā pilsētas mājaslapā, portālā. Un tad vienkārši cilvēki nāks uz komunālās saimniecības pārvaldi, aizpildīs pieteikumus, un pēc tam mēs izsniegsim maisus, kā arī norādīsim talkošanas vietas. Principā skolēni, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, strādā piekdienā. Tas ir dienu iepriekš oficiālā datuma. Šogad tas būs 25. aprīlī. Bet savukārt kapitāla sabiedrības, arī privāta firmas un privāta personas vai privāta personu grupas strādās 26. aprīlī. Vietas mēs iedalām pēc personu vēlmēm. Pieņemsim, skolas pamatā apkop savu skolu apkārtni. Bet firmas vienkārši izvēlās ielas vai ceļu posmus, ceļu nomalas, kuras visbiežāk arī ir piesārņotas. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti principā ir apbraukājuši visu pilsētu un konstatējuši vietas, kuras vairāk ir piesārņotas ar sadzīves atkritumiem. Un principā mēs arī tendēsimies likt akcentu, teiksim, uz tām vietām un uzņēmumiem, iestādēm piedāvāt tieši tās vietas. Bet, principā, es domāju, ka arī varētu uzkopt arī tos pašus parkus, atpūtas vietas, lai arī tās skaistās vietas kļūtu vēl skaistākas un sakoptākas. Iepriekšējo gadu lielās talkas ietvaros veiktie uzkopšanas darbi ir pierādījuši savu nepieciešamību un attaisnojuši ieguldītās pūles vides sakārtošanā, ne tikai rūpējoties par tīrību, bet arī pilnveidojot savu dzīves vidi. Pagājušajā gadā arī tā paša domes komanda sakopa vienu no atpūtas vietām skaistajām Daugavas upes krastā. Tika veikta sadzīves atkrituma savākšana un, protams, arī teritorijās neliela labiekārtošana. Un pēc šo darbu pabeigšanas gan pašiem talkas dalībniekiem, gan pilsētas iedzīvotājiem un atpūtniekiem, es domāju, ka kļūt daudz patīkamāk atpūsties tieši šajā atpūtas vietā. Es vēlētos izmantot šo iespēju un uzrunāt gan Latvijas iedzīvotājus, gan tieši Daugavpils iedzīvotājus, ņemt aktīvu līdzdalību un piedalīties lielajā talkā, kura norisināsies Daugavpilī 25. un 26. aprīlī. Lūdzam iesniegt iesniegumus komunālās saimniecības pārvaldē. Pēc tam mēs noteiksim konkrēto vietu un padarīsim Daugavpili par vienu no skaistākajām pilsētām Latvijā.